Pēc kaut kādu 3 gadu, ja nemaldos, pārtraukumu, esmu iegriezies savā vecajā vietiņā pie mežbrāļiem. Pie mežbrāļiem, kura tika nelietīgi nodota un snaudas laikā tika nošauti. Diemžēl nodevēju piemeklējuši suņa nāve. Tā viņam arī, ja godīgi vajag, nodevējiem bez vārdiem. Mežbrāļi skaitījās Daugaviešu grupējums. Viņiem un vēl vienam grupējumam ir pat piemiņa akmens uzstādīts. Un par Daugaviešu grupu ir sarakstīta grāmata, kura tika izdota kaut kur Amerikā. Jā, Amerikā, cik es zinu, Amerikā, bet, Latvijā viņa diemžēl nav pieejama. Tikai grūti, kas teikt, kas to grāmatu ir izdevusi, jo it kā sarakstīs, jo it kā visus tos mežbrāļus, cik man informācija zinām, visus tos mežbrāļus apšāva. Vienīgais variants, kas varēja sarakstīt, ir kāds viņiem ļoti tuvu stāvošs persona, visticamāk kontaktpersona, kas tajos laikos viņiem palīdzēja un atbalstīja. Tādiem cilvēkiem cepura nost viņu priekšā. Un tā, tas ir tas skumjākais stāsts. Iegriezos pie saviem mežbrāļiem. Tā vietā, kur es jau biju iepriekš staigājis, un man bija bijuši labi atradumi. Fusili grāsi bija policijas sprādze, alumīnija un vēl visādi tādas interesantas lietiņas. Un pie tā celma, reiku lūk, Bērza celms, tur es toreiz atradu 5 P08 Luger aptverītes slēptas. Un šodien man bija atnāca turpat labs signāliņš, pudelīte izrakās, un pudelītē bija saslēpts patrons, ko no K98, arī no K98, patrons no K98 un pistoļu patrons. Un tagad sāksies interesantākā daļa. Papīksne ir vēl signāls. Lūdzu, skatieties. Un mums te ir āda. Redziet? Āda. Un ir kaut kas liels iekšā. Velkam ārā. Klāt nevar tikt. Tā es nolikšu telefonu. Pagaidā. Ai, brēķi. Lūk, mums jāda. Izrādās tas ir vācu patronu tašs, somiņi bijusi ar patronām. Diemžēl tādas sūdi mums nav vajadzīgi un paliks mežā. Neko darīt. Labi, brokam tālāk.